Mēs sākam nedaudz palabošu vadītāju. Mēs esam mainījuši nosaukumu Ziemāci man, jo zibšana likās netīk ziboši. Un tā, mēs esam komanda. Es esmu Ādolfs. Esmu Līna. Es esmu Egars. Un mūsu ideja ir izveidot organizāciju Pievienotā pieredze. Sāksim mūsu prezentāciju ar nelielu video. Bija tā, ka mēs sākām darboties šajā idejā, gribējām viņu attīstīt, un izrādās, ka ar mūsu mentoru palīdzību mēs atradām cilvēku, Igurdu, kas mūsu ideju jau īsteno. Tādēļ mēs parādīsim, kā viņam tas izdodās, viņš nedaudz par to pastāstīs, un tad mēs tālāk pastāstīsim, ko mēs darīsim, lai šo ideju izvērstu visā Latvijā un visiem zinām. Bet gribēju, lai tā tuvāk viss kopā, un tad mēs drusku tā kā vēl viņš ir jāpaveido. Viņš paliek tāds pa tievu un tā drusīti. Resi nevar, tievu arī nevar visādi. Jau patīk, tas ņem un dara. Es pēc tam ņem viņam nost, jo viņš sāk aizrauties ar to. Tur tu varēsi aiziet, tagad iesimies tālāk. Mēs ies paveidot to, ko tu nevari, to tagad darīs, ko tu negribi. To tu gribi, to ņems nošķi. Viņi liek, kā teikt, zīmēt un tā tālāk, un daudz ir kā piemērs man šeit. Ja kaut kas ir un uz kaut ko ved, tad pats to var redzēt, bet lai viņiem nav jāmeklē, es tikai pamēt apakšā. Es kārtoju eksāmenu, un es teicu, es esmu meistars, es mācījos jau. Man par to atbrauc vienīgo, tā jau nebrauc, jā, kas iesniedz dokumentus un beidz mākslas, tā nebrauc skatīt. Pie manis speciāli brauc skatīties, ko es te fleitē un ko. Man jau, kā teikt, darbnīcā, un man bija vēl viens ēks un vēl, kur es 40 puikas sēd un man brauc pārbaudīt, ka es mācu amatu, visu no materiāla mācību un tā tālāk. Es vienkārši viņiem lasu. Un viņi spēlē, viņi darbojas, viņi meklē citas sev, nu kā teikt, un galvu viņiem vairāk strādā. Viņi negrib būt verga dvēsels un tā tālāk. Un importē tā, kā Krišāns Valdemārs sarunā šos te pufeļus, un mēs jums vedīsim vai kaut ko, domāsim tos piegājienus, ja, kur to amatniecību varētu celt tā. Amatniecība ir tā, kas var pacelt mūsu ekonomiku. Kādā veidā? Pirmais ir statistiskā, te uz vietu. Katrā vietā ir kaut kam jāstrādā, un nevis dot preces prom tālāk, bet katram savu vietu, savu vidi jāattīst, un pēc tam jau viņš viss aizies tālāk, pa priekš jau pa sevi. Pēc tam pa pārējiem. Pēc tam radīsies iespējas un radīsies interesantas lietas. Gribētais nav grūti atrast. Es nav, viņi reklamēs, teikt, nu ja brauc tās vecās mācas, ko tu te mājās sēd, brauc tur figuru, tur tev visu skolos vai kaut ko tam līdzīgi. Un tā, es ne, tu gribi, tu ej uz augstskolu, tu tur dabū, bet ko tad var darīt, ka viņi vispār negrib iet, viņi neiet, kur tad tie lai paliek, kāpēc tie apdalīja? Un visiem teica, nu ej uz ārotskolu. Kāda ārotskola? Kāda atšķirība manīm un ārotskolu? Mums Latvijā ir ļoti labi noorganizēt arī amatniecības, kaut gan amatniecība ir nevalstiska organizācija, jā, tāpēc mēs nekādu līdzfinansējumu nekur nevar dabūt. Un tāpēc arī valstī šī te kategorija kā zēles un kā meistars, nu, viņš pastāv tikai amatniecības līmenī. Un amatniecības līmenis ir nostādīts tā, kā var mācīties amatu jau no skolas vecuma. Beidzot 9 vai 16 gadu tu vari iet pie meistaru vai uzņēmumu amatniecības vai ārotskolā, tas viss der. Tad vēl, kad es kā meistars ir beidzis un kā zēles, es varu iestāties universitāte, tas ir tagad ir, nu, tehniskā universitāte, koku dizainā. Es varu maģistru no bakalaura līdz doktora grāda. Domāju, ka mums visiem ir iespēja. Šie puiši, ja viņam sāks pielēkt, viņš varētu arī vēl meistars, viņš varētu aizstāvēt doktora grādu.
Un mūsu precīzi dod tālāk visai pasaulē. Tā es vakar skolā, kad mācījos, tur baigi bieži varēja dzirdēt pa Igurdu idejām. Pa Igurdu vairāk ne, bet vairāk tās idejas bija slavens nekā Igurdu. Tās idejas viņam bija topā. Tad sāka interesēties internetā, kas tas Igurds ir, bet tad sāka atrast pa biškam. Tad jau bildes vairāk sāka atrast ar tām idejām, ar tiem skolēniem, to, ko viņi tais. Un tā izrādījās, ka man kaimiņiem mācījās. Tā Karina bija man kaimiņiem. Un tā viņi tur sāka stāstīt. Kāds ir Igurds, duls, traks un brīvs cilvēks. Un es sapratu, jā, tas ir priekš mani. Un tad, jā, tad atnācu uz šejien. Šis video vairāk vienkārši atspoguļo tādu pavisam jaunu, oriģinālu un nedaudz naivu, bet arī pozitīvu skatījumu to visu, un tas arī nedaudz ieveļas mūsu idejā. Un tas bija svarīgi arī mums uzzināt, ka tieši tas, ko mēs veidojam, tad arī ir šie, kā mēs intervējam šo Kristapu, šo puisi, tad mēs pierādam to, ka ir interesanti, gan ir tie meistari, kas labprāt māca, un pat gan drīz vai brīvprātīgi, gan ir arī šie mācekļi, kas labprāt iet un iegūst tādu citādāku izglītību. Jā, mūsu organizācija būtu pievienotā pieredze, kas balstās, kā man kolēģi teica, uz brīvprātīgajiem meistariem un cilvēkiem, kas grib mācīties. Tieši tā, mēs būsim cilvēki, kas meklēs trakus, brīvus cilvēkus kā Igurds, un cilvēkus, kas vēlēsies mācīties jaunu prasmi. Mūsu izglītība būs balstīta uz pieredzi. Protams, svarīgi ir teorija, un tas viss ir jāzina. Bet ja tev cilvēkam māca meistars, kas to ir darījis jau 10 gadu, tas atsver visu teoriju, ja viņš tev parāda un visu izstāst, kā jādara. Mūsu tā kā modelis būtu meistars un māceklis, kad pie meistara nāk mācīties vairāk mācekļi un apmainās ar visu prasmi, un līdz ar to notiek tā pieredzes gūšana sev. Un mēs būtu organizācija, kas būtu viņu starpnieks. Mēs atrastu vai mūs atrastu meistars un pieteiktos pie mums un teikt, klausties jaunieši, es esmu meistars, es protu taisīt krēslus, es gribu to iemācīt arī citiem. Tajā pašā laikā būs jaunieši, kas atradīs mūs un teiks, klausties, jums nav kāds meistars, kas man iemācīs uztaisīt krēslu. Un mēs palīdzēsim šiem abiem cilvēkiem sadraudzēties un veidot lielisku sadarbību. Jā, gribēju arī pieminēt, ka tādu organizāciju veidojam pēc 3 galvenajiem tādām tā kā ideoloģijām. Šeit arī sāksim ar ideoloģiem. Jā, un pirmā no ideoloģiem būs pieejamība. Pieejamība ir tāda, ka mums ir svarīgi, lai tu esi interesants. Lai tev gribas mācīties, lai tev gribas arī mācīt. Mums nav svarīgi, vai tev ir doktora grāds kā advokātam, vai tu esi mājasemnieks, vai tu esi uzņēmējs. Mums tas nebūs svarīgi. Mums svarīgi, lai tu vēlmi mācīties. Un arī mums būs svarīgi, lai tu esi kārtīgs meistars ar kārtīgu pieredzi un tev būs vēlme mācīt to citiem. Līdz ar to mēs būsim vairāk cilvēki, kas mācīsies un mācīs citiem, un līdz ar to mēs kļūsim izglītotāki. Šāda organizācija būtu arī bonus uzņēmumiem. Ja uzņēmums ir gatavs ņemt pie sevis cilvēku un apmācīt to, ar ko nodarbojas uzņēmums, un ņemt pie sevis to mācekli, varbūt mēs varam ar valsts sarunāt kādas nodokļu atvieglojums, un līdz ar to uzņēmumu gribēs ņemt tos jaunos pie sevis mācīties. Un mums ir jau tagad, mēs esam atraduši jau meistarus, kas ir gatavi to darīt. Es esmu atradis pats personīgi veterinārāšu, kas saka, Adolf, atnes man bariņu jauniešu, es viņam iemācīs visu, ko es protu. Var arī papildināt, kad ir vēl viens cilvēks, uzņēmuma īpašnieks, kurš nodarbojās ar industriālo alpīnismu un arī labprāt apmācīt cilvēkus darboties virusu sistēmas, likt visu kaut ko tādu, kas ar rokām jādara. Un tātad otrā ideoloģija būs pieredzē bagātā izglītība, uz ko mums balstās. Tātad pirmais, par ko mēs bieži aizdomājamies, cik daudz mēs laiku pavadām pie teorijas un cik ļoti tā mums noderēs reālajos darba apstākļos. Līdz ar to mēs piedāvājam šo risinājumu, kur izglītība pirmkārt balstīsies uz pašu pieredzi, kad meistars nodos tālāk savam audzēknim apmācāmajam tieši pieredzi. Un tā interese būs pirmkārt apgūt šo prasmi, ar kuru viņš jau varēs reāli nodarboties, un tikai kā sekundārais ies tālāk kaut kāda teorija, lai
paplašināt savu redzesloku varbūt un lai nodarbotos kaut ko citu. Okay. Un arī piedāvāsim gudrus risinājumus no mūsu organizācijas, kas tieši pierādīs to, cik atšķirīgi un kāpēc mēs esam labāk par citām jau esošā prakses organizācijām. Pirmkārt, certifikāti. Certifikāti būs meistariem, mācekļiem tiks izsniegti pēc prakses piepildīšanas, kad viņi būs izgājuši, kas būs tāds tā kā pierādījums, ka viņi to ir veikuši un gājuši uz visu to laiku, kas arī veicinās tādu progresīvu viņos. Tāpēc būs arī līgumi meistariem, kas šie līgumi būs kā sadarbība ar mācekļiem un meistariem, kas tās dokuments, kas pierādīs viņu prakses ilgumu un prakses uzdevumus. Tāpat arī ieviesīsim mācekļu iemaksu. Jā, mācekļu iemaksa tiks ievākta mājaslapās pēc vajadzības, kas tiks izmantot resursos, telpās, kā arī profesionāļu, samaksājumi profesionāļi tiks ievākti pēc katra amata, un tie būs tie, kas palīdzēs vērtēt certifikātus, kurus izsniegs mācekļiem. Tāpat tās arī veidosim lekcijas un aicināsim meistarus sniegt lekcijas dažādās izglītības iestādēs, lai sniegt tādu subjektīvāku viedokli par viņu profesijām, un tad, lai jaunieši un citu vecumu gadgājumu cilvēki saprastu, vai tad viņi vēlas šeit iet praksi, vai viņi vēlas tur strādāt. Tāpat tās arī mūsu galvenā organizācijas vieta būs mājaslapa, kurā mēs jau esam izveidojuši prototipu, un drīz arī varētu laist gaisā, kad varēsim arī piepildīt. Un šeit ir tāds, jā, viens... Mājaslapa galvenokārt sastāvēs no jaunumiem, kuros visbiežāk liksim lekcijas par mums. Tie būs tātad biedru saraksti un kontakti. Meistariem tiks likt klāt meistaru kompānijas, kā arī atsauksmes par viņiem, kas būtu ļoti labs veids, kā jaunieši varētu uzzināt, kurā praksē viņi vēlas iet un kāds tad ir atsauksmes, lai neizvēlās nepareizo. Tāpēc būs arī mācekļi, kur būs viņu mācekļu interesantu profilu, kuros viņi varēs ielikt savu CV, un fórums, kurā jebkurš interesants varēs ielikt savus jautājumus. Paldies! Paldies.